Sveiki visiem! Nākamo video es gribēju uzfilmēt par gaineriem. Tas varbūt vairāk attiecās uz cilvēkiem, kuri gribētu pieņemties svarā. Piemēram, tur džeki, kas ir tievāki un viņi gribētu kaut kādu lielāku sev masu. Tad gaineri būtu tas ieteicamais, ko viņiem vajadzētu iekļaut savā uzturā. Nedrīkst aizmirst to, ka papildu uzturs ir papildu uzturs, un tas nav pamatu uzturs, un nevajadzētu tikai to vien uzņemt uzturā, kad tas ir papildu uzturs, un mums tāpatās jābūt sakārtotam pamatu uzturam, un tad mēs papildus varam vienkārši pievienot šo papildu uzturu, pacelt gan ugļhidrātu, gan olbaltumvielu daudzumu uzņemto, un tādā veidā arī, protams, palielinot uzņemtās kalorijas. Un tas ir tieši tas, kas būtu vajadzīgs, ja mēs vēlamies palielināt savu masu. Gaineriem ir tā, ka viņi patiesībā arī ir vairākas kategorijas. Ir gaineri, kur ugļhidrāta daudzums nav tik liels, ir, kur tas ugļhidrāta daudzums ir jau salīdzinoši liels. Personīgi man svars nāk klāt ļoti grūti, tāpēc es izvēlos gainerus, kur ugļhidrāti ir ļoti daudz. Un tur ir atsevišķa kategorija, tur tam serious mazs, supermaz gaineri. Konkrēti šobrīd es lietoju supermaz gaineri, šo gaineri. Un par gaineriem ir tā, ka bieži vien cilvēkiem liekas, ka ok, jā, tas liels iepakojums, pieņemsim, šis konkrētais ir 5 kg un 440 grami, ka tas noteikti pietiks ļoti ilgam laikam. Bet ir jāsaprot to, ka gaineri, pieņemsim, tā viena porcija, viņa tāpatās ir salīdzinoši liela. Arī, ja mēs paskatāmies uz to devu, konkrēt uz kausiņu, kur mums būtu tā kā, paņemsim, tad, redzēt, ka kausiņš ir ļoti liels. Un, ja mēs skatāmies, tad, teiksim, no tā, kas ir virsū rakstīts, tad konkrēti šis iepakojums, tas ir lielākais iepakojums šim gainerim, un ja viena deva būtu 2 šādi kausi, ko es jums parādīju, tie būtu 334 grami, tad tādas devas šeit iekšā ir varbūt 16 un nedaudz vairāk. Tā kā, ja tā paskatās, tad tas ir salīdzinoši maz, bet gaineri, to lietošanu, tas ir kā kuram neviens mums, teiksim, nevarēs pateikt, tas variants ir labākais. Piemēram, es sākumā ieteiktu, ja kāds grib palielināt masu un, teiksim, iekļaut šo gaineru savā uzturā, tad iesākt ar puskausiņu un pēc tam varbūt pilnu kausiņu. Es personīgi lietoju no 1 devas līdz 2 devām pa dienu. Dažreiz tas ir pat dienu no rīta puses, kaut kas tā pēdienreizēm. Dažreiz pēc treniņa, dažreiz pirms treniņa. Tāds it kā pareizākais variants nav, kad viņu uzņemt. Jo galvenais ir tas konkrētais kaloriju daudzums, ko jūs uzņemat. Un, ja paskatās no sastāva viedokļa, tad šim gainerim, kāpēc es viņu izvēlos, viņam vienā devā ir, es skatāmies, 1280 kalorijas. Tas ir ļoti liels daudzums, un daudz cilvēki pat pa visu dienu neuzņem to daudzumu. Un, ja skatāmies, kas tālāk mums ir proteīns, te vienā devā ir olbaltumvielas, tas ir 52 grami, un ugļhidrāti 252 grami. Tas vienā devā ir ļoti daudz. Ja pieņemsim, mēs paskatāmies rīsi viena paciņa, teiksim, es domāju, katrs zina, cik ir liela viena rīsa paciņa, tad rīsiem vienā paciņā ugļhidrāti ir 72 grami, un te vienā devā ir 252 grami. Tas ir drusku vairāk kā 3 rīsu paciņas jūs izdzerat. Un, kas ir, teiksim, tas man personīgi patīk, ka, protams, tas viss ir koncentrētā veidā, un te ir klāt arī gramošanas enzīms, kas palīdz to visu sagramot, un klāt ir arī A vitamīns, C vitamīns, D vitamīns, E vitamīns, B6, B12, arī dzels, cinks. Tā kā šis konkrēti gainers ir papildināts vēl ar dažādām uzturvielām, un konkrēti tas tā viena deva, ka jūs viņu izdzerat, tad ir tiešām tāda nopietna sāta sajūta, un ēst vairs negribēsies kādu laiku. Tā kā, ir ļoti labs variants.
Ogļhidrāti, konkrēti olbaltumvielas, viņam varbūt atšķirībā no veja proteīna. Olbaltumvielas ir no dažādiem avotiem. Te ir gan tas pats veja izolāts, gan koncentrāts. Te ir arī olbaltumvielas no olām. Tā kā tie avoti ir dažādi, un ko tas šajā gadījumā maina, kad arī dažādi uzsūkšanās ātrumi. Ja konkrēti ir veja izolāts, viņš ļoti ātri uzsūcās, tad šeit ir dažādi tie avoti, un katrai tai olbaltumvielai ir savs uzsūkšanās ātrums. Viens uzsūksies ļoti ātri, tas otrs lēnāk, un tad trešais tur pavisam lēni. Tā kā jūs organisms tiks apgādāts ilgākā laika periodā ar olbaltumvielām. Un tieši tas pats ir ar ogļhidrātiem. Ogļhidrāti ir arī no dažādiem avotiem un attiecīgi dažādi uzsūkšanās ātrumi. Šeit, teiksim, no gēneriem, protams, gēneriem nevar izvairīties no tā, ka viņiem būs klāt arī cukurs. Cik es skatījies un lasījis arī to, ka labs vai slikts gēneris būtu atšķirība tāda, ka vienā devā nebūtu ieteicams vairāk par 30 gramiem cukuru. Šeit konkrēti vienā pilnā devā cukurs ir 19 grami. Tā kā, tas ir tad attiecīgi viņš būtu, teiksim, vērtētu kā labu, ļoti labu, un ja mēs pieņemsim lietojam pusdevu, tie būtu 8 grami cukuru. Tā kā tas patiesībā ir salīdzinoši maz. Tā kā par gēneriem, teiksim, ja jūs skatāties, ir šīs divas kategorijas, kur viena gēneri ir, kad vienā devā viņiem ir, piemēram, 70 gramu ogļhidrāti, un tad ir šī otra kategorija, kur ir šī ogļhidrāti vairāk, teiksim, tuvu pie 200 un vairāk par 200 ogļhidrāti vienā devā, un tas ir tieši tas vajadzīgais, lai jūs varētu palielināt savu konkrētu savu māsu, lai palielinātu. Par gēneriem, ko es vēl varētu pateikt, teiksim, ir, es personīgi pats izvēlos vienmēr tādus zināmus ražotājus, nekad neizvēlos kaut kāds lētākais gals un nezināms ražotājs. Šis konkrēti tēmatais supermaz gēneris, es viņu jau pats lietoju jau pagājušu gadu, un ar viņu es ļoti labi personīgi pacēlu svaru arī šogad. Es viņu sacensībiem sagatavošanas periodā jau lietoju, un ļoti labi, ļoti ātri es ar viņu palīdzību varu pacelt savu svaru. Un, teiksim, līdzīgi gēneri ir sirvis mazs no ON, zaļā krāsā tas ir. Otrs, ko es arī lietoju viņiem, tas daudzums ir ļoti līdzīgs, gan ogļhidrāti, gan olbaltumvielu. Tad arī mutantu masa. Mutantu masam ir nedaudz mazāk ogļhidrāti, tā kā, principā, šie būtu tie trīs, kas būtu tāda viena kategorija, bet, principā, ja jūs skatāties uz gēneriem, tad, teiksim, ja esat tāds tievāks džeks un jums nav tāda tieksme uz apvelšanos, tad es noteikti ieteiktu skatīties uz šo kategoriju. Ja tomēr ir tā tieksme varbūt aptaukoties, tad ņemt tos gēnerus, kur tie ogļhidrāti ir nedaudz mazāk. Un, teiksim, viss tā informācija tāpatās ir tepat atrodama konkrēti uz iepakojumu, nevajag, teiksim, baidīties, skatīties. Te jūs redzat gan kādu vitamīnu iekšā, gan cik ir ogļhidrāti, gan arī tauki. Šeit, konkrēti gēneros tie tauki parasti nav daudz. Tā kā to visu informāciju jūs varat šeit atrast. Kas ir labais arī tas, ka arī glutamīns ir klāt, arī kreatīns ir klāt. Tā kā, gēneris ir vispār tāds ļoti universāls variants, un, teiksim, ja jūsu mērķis nav konkrēti tur, vai tādā brīdī gatavoties sacensībām tieši vai žāvēties, teiksim, ja jūs gribat jau atbrīvoties no liekiem taukiem, tad gēneris nebūtu tas labākais variants, bet, ja jūs gribat palielināt konkrēti savu apjomu, būt apjomīgāks, muskuļu masu palielināt, tad gēneris būtu tieši tas, kas būtu vajadzīgs, un īpaši jauniešiem, teiksim, kam ir, kas pats atceros, ka es biju, teiksim, tievs pavisam čalis, un ar to ēšanu ir kā ir, to vajadzīgo daudzumu ir grūti apēst, teiksim, ja mēs skatāmies tā no ogļhidrātu, no tā daudzuma, cik vajadzētu dienā uzņemt, tad, lai palielinātu to masu, es teiktu, ka ogļhidrātu daudzums būtu jāsāk, teiksim, ar 4 gramu uz katru savu kilogramu. Tā kā varat pareiķināt, cik jums vajag. Un es pat ieteiktu uzņemt arī vairāk, tur 4, 5, 6 pat grami uz katru savu kilogramu. Tādā veidā jums tas svars arī augs, teiksim, varat palielināt to savu konkrētu svaru. Un, teiksim, te jūs varat izrēķināt, cik pieņems jums vajadzētu devas konkrēti šo
gaineri varbūt vienreiz, varbūt pusīt iekļaut, un tad arī to pārēju uzturu. Es viņu bieži vien arī izmantoju kā ēdienrežu aizvietotāju. Nu, teiksim, nesanāk konkrēti tur paēst, vai tur ir, vai nav tur kaut kāda, vai ēdiens nav līdzi, vai kaut kāds tikšanas, vai kaut kas tāds. Tad, nu, teiksim, līdzi sagatavoju to šeikarīti, man ir tā viena deva, un es viņu varu izdzert un darboties tālāk, un, nu, teiksim, tādā veidā arī viņu var izmantot. Tā kā pa gaineriem, teiksim, tie man ieteikumi jāskatāties varbūt zināmākus brandus, nu, par tām cenām attiecīgi. Skatieties arī, protams, par devām, par ogļhidrātiem, cik tas ir tas lielais, cik ir tas daudzums iekšā viņā, un, teiksim, izvērtēt varbūt kādu tipu cilvēks jūs esat. Jūs esat pavisam tieviņš, varbūt jūs esat drusciņi, teiksim, tāds jau tieksmi uz apvelšanos, tad attiecīgi vajadzētu izvēlēties, kurš būtu jums atbilstošākais gainers. Tā kā, nu, ja ir kaut kādi jautājumi, rakstiet man uz e-pastu, mēģināsim varbūt piemeklēt jums atbilstošāko gaineri, gan cenas ziņā, gan arī jūsu, teiksim, situācijas ziņā. Tā kā, nu, vai arī, ja ir kaut kādi citi jautājumi par gaineriem, nav pārliecība vai kaut kas, teiksim tā, kad, kā es minēju, kad tur jāsalīdzina sīrus mazs vai supermaz gaineri, tad, nu, personīgi viņiem tur nav nekāda tur starpība, vai kurš būtu labāks, kurš būtu sliktāks. Viņiem tas apjoms ir diezgan līdzīgs, varbūt atšķirās no tā, kad garša un, teiksim, tā, nu jā, tā, kurš, nu, teiksim, patīkamāks, citiem, teiksim, tās garšas ir varbūt izteiktākas, ne tāds. Nu, ja kurā gadījumā es iesaku pamainīt, vienu mēnesi jūs paņemt šādu, otru mēnesi jūs paņemat varbūt sīrus masu vai mutantu masu, un viņiem cenas pa lielam plus mīnus arī vienmēr ir līdzīgas, un tad varbūt kāds garšos labāks, varbūt kāds, nu, teiksim, jūs jutīsiet, ka kāds varbūt to svaru kaut kā dod labāk klāt. Nu, jo katram ražotājam tā ideja varbūt ir drusciņi savādāk, kā viņš tur to visu būvē un kā viņš liek to tās sastāvdaļas kopā, tā kā nevajadzētu baidīties viņus pamainīt un atrast tos, kas jums labāk patīk. Zinu, ka citiem, nu, teiksim, cita veida gaineri, man personīgi šie tipu gaineri ļoti labi gan garšo, gan arī, nu, tas rezultāts no viņiem ir tas, ko es patiesībā arī vēlos. Tā kā, nu, ja ir kaut kādi jautājumi, droši rakstiet man uz e-pastu un mēģināšu atbildēt. Tā kā, paldies par uzmanību un līdz nākamajai reizei.